beigās arī jums nedaudz izstāstīt par to, ko mēs esam panākuši, vai kāds tad ir rezultāts gan jauniešiem, gan arī ieslodzījumu vietām, vai no darbiniekiem, kas strādā ieslodzījumu vietām. Bet pirms tam vienkārši arī gribēju pievērst jūsu uzmanību tām tēmām, par ko ir bijušas apmācības, tad tēmas ir sekojušas. Viena no tēmām ir sociālas lomas, tad otrā ir es un mana loma sabiedrība. Tad vēl viena ieslodzījumu vietu tēma programma ir bijusi visvērtīgākā dāvana, patiesa attiecību izrādīšana sev tuviem cilvēkiem un tad sevis izzināšana. Un kā jūs jau redzat, tas arī visas tēmas ir vērstas uz sevis izzināšanu no noteiktā aspekta vai no noteikta skatu punkta. Es tagad neiešu un dziļāk neprezentēšu visas programmas, ko jūs varat izlasīt un paskatīties arī blogā, jo tur viss ir ļoti sīki un detalizētāts spoguļos. Un, jā, kā jau Kārlis man arī rāda un palīdz kur ir tā saite, izmantojot, kur jūs varat aiziet un paskatīties un noskatīties, jo tur arī ir video stāsts. Bet tad par sasniegumiem vai ieguvumiem. Daļa no tiem, kā jūs redzat, ir apkārt pie sienām un varbūt arī kafijas pauzē jūs varēsiet pienākt tuvāk, jo visus nevar no attālu redzēt. Bet tuvāk paskatīties, izlasīt, ko jaunieši paši viņi ir ieguvuši. Viens no ieguvumiem, kas ir no programmas vai no projekta realizācijas, ir tas, ka programmām vai neformālas izglītības programmām jābūt vērstām, kas tiek realizēti ieslodzījumu vietās, jābūt vērstām uz to, lai veicinātu jauniešu spējas uzņemties atbildību. Jo tas ir tas arī, ko mēs esam redzējuši programmā. Tajā brīdī, kad jaunietis pats uzņem kaut kādu daļu no atbildības vai visu atbildību par programmu, par procesu, kas notiek, par aktivitātēm, par procesu, gan par rezultātu, tad viņš arī sajūt par programmu par savu, un tad viņš arī iesaistās vairāk, tad viņš ir motivēts, tad viņam ir interese, tad viņš nāk un tad viņš darbojas, un tad viņš tālāk arī grib turpināt darboties. Jo pretējā gadījumā, jā, tad veidojas tāda vide, kad viņš atnāk un gaida. Nu, nāciet, dariet, es te skatīšos, nu tad lūdzu visi, kā dejojiet man priekšā. Nu, tā, drusku tā sajūta ir bijusi vienā brīdī, bet nu tad tajā brīdī, kad tiek veidots kontakts un kad tiek nodibināts attiecību, kad jaunietim ir tā atbildība, tad tas ir tas moments, kad jaunietis pats uzņemas savu daļu, teiksim tā, un kad viņš ir iekšā un kad viņš darbojas, kad viņam ir interesi. Jā, tad vēl viens no ieguvumiem vai no tādiem atklājumiem ir tas, vai no secinājumiem ir tas, ka jauniešiem patīk. Viņam patīk praktiski darboties, viņam patīk piedzīvot pašu procesu, un viņam patīk arī darboties kopā ar līdzvērtīgiem jauniešiem, un viņam patīk arī nonākt pie rezultātu kopā ar citiem. Vai no tiem, kas domā līdzvērtīgi, vai no tiem, kas domā savādāk, bet viņam patīk process būt kopā ar citiem. Jo caur šo procesu viņš vairāk apzinās sevi, izzina sevi, un tad vairāk viņš arī veido vai attīsta prasmes, komunikācijas prasmes vai tās prasmes, kas viņam palīdz socializēties. Un, jā, par šo vēl gribēju pieminēt to, ka noteikti, kāpēc piedzīvot patīk vairāk. Kad mēs esam iekšā kaut kur, vai ne, vai kad mēs paši braucam pie stūras, piemēram, tas ir viens, vai kāds mums vizina, tas ir cits. Kad mēs saprotam, kā tas darbojas, kādu pedaļu mums ir jāpiespiež kurā brīdī. Tajā brīdī, kad mēs paši braucam pie stūras, vai ne, mums jebkurš var stāstīt, kā braukt ar mašīnu, bet līdz tam brīdim, kad mēs apsēžamies pie stūras un paši braucam, mēs nevaram saprast, kā tas ir. Tāpat arī šeit. Ar programmām, un ar programmām ir tā, ka kāds jaunietis sāk darboties, un viņš dara, un viņš līdzdarbojas, tad viņš arī sajūt, ko tas nozīmē būt kopā ar citiem, darboties, un ko es nozīmē man būt kaut kāda noteikta situācija. Jā, vēl viens secinājums iegūms, ka viņi grib. Kā jaunieši grib turpināt programmas, un runāšu arī no Daugavpils varbūt puses, tad ir visādi varianti jau un idejas parādījušies, un jaunieši paši grib attīstīt tālāk. Un tas nav tikai no Daugavpils, tas arī no citām vietām, kā ir idejas, ko grib realizēt jaunieši, un tad realizēt šīs idejas praksē.
Tad vēl viena lieta svarīga par sociālām prasmēm. Par sociālām prasmēm, tad tas ir tās aspekts, ko, vai ne aspekts, bet tas ir lielākais iegūms, ko jaunieši ir teikuši, ka viņi ir attīstījuši savas sociālas prasmes, un viena no tādām prasmēm ir uzņemties atbildību, kā es jau minēju pirms tam, jau vairākas reizes, un tie dažas lietas, kas arī nāk no viņu atziņām, ko es esmu iemācījies. Atļaušos arī nosaukt dažas vismaz, ka daži ir minējuši, ka tāda tā kā no zināšanu viedokļa, ka ir jau uzzinājuši kaut ko jaunu par to tēmu, par ko ir bijusi jāmācība, ka ir iemācījušies arī no praktiskām lietām, iemācījušies uzstāties publiski vai paust savu viedokli, piedalīties diskusijās, uzklausīt citus un arī ne tikai tā kā izrādīt to klausīšanos, bet arī dzirdēt un klausīties, ieklausīties citus. Ļoti daudz arī jaunieši minējuši, kā ir apguvuši tās prasmes komunicēt latviešu vai krievu valodā, un ne tikai latviešu krievu valoda tādā, teiksim, vispār pieņemta vai ziņā, bet bez žargona. Skaistā valoda. Tad, ievērot noteikumus, uzņemties atbildību, dalīties ar savām domām un uzticēties citiem, jo, kā jūs jau saprotiet, arī sistēma ir diezgan slēgta, un sistēmā bieži vien, lai jaunietis varētu izdzīvot, viņam arī jātur sava kaut kāda vieta vai sava kastība. Bet šajās apmācības tā bija tā lieliska iespēja, kad jaunietis varēja uzticēties citiem un arī paust savas tieši nevis tās domas, ko sagaida no viņa, bet tieši tas, ko viņš domā un kā viņš sajūtās. Jā, vēl gribas pieminēt arī par darbiniekiem. Kā jau Agnese pašā sākumā teica, ka programma tika vērsta uz to, lai veicinātu starp nozaru darbinieku vai starp institucionāla sadarbību, tad šajā projektā noteikti to izdevies panākt. Un izdevies panākt to, ka dažādu nozaru speciālistu un darbinieki ir uzzinājuši, kas ir neformāla izglītība. Un tas ir ļoti labs pamats tam, ka tālāk viņi darbosies un ka viņi tālāk arī mācīs un nodara savas zināšanas un prasmes arī citiem kolēģiem. Bet tas varbūt arī tā ir varbūt viena no idejām, kas ir nākotnē. Un kā tālāk neformāla izglītība var dzīvot, es to dzīvu vietās. Jā. Ar to kastīti ir tā patās, ka tajā var kaut ko ielikt, var nelikt, var izmest, var neizmest, bet galvenais, ka viņi var uztaisīt. Un tas ir, ja mēs tam neticētu, ka neformāla izglītība var iedzīvināt ieslodzījuma vietās, tie nebūtu 2 šķirot vietas, ja? 2 gadi, un manuprāt ļoti veiksmīgi. Un ar neformālo izglītību ir tā, ka, protams, tai vajadzīgi arī resursi. Lai jūs uztaisītu šo kastīti, jums ir vajadzīgs kaut kāds papīrs, un jums ir vajadzīgs kaut kādas tehnikas, kaut vai spēju locīt, darīt. Un tas ir tas, kā mēs pievērsām īpašu uzmanību. Un man ir jāsaka, ka šie jautājumi nepārtraukt arī mums kā komandai, jo šī ir tā kā mūsu komandas prezentācija par to, ko darīt tālāk, kā neformāla izglītība iedzīvināt, kā varbūt tās palīdzēt attīstīt dažādas resocializācijas pasākums, ja korekcijas, rehabilitācijas pasākums jauniešiem ieslodzījuma vietās. Un dažas pārdomas un secinājums no mums kā no komandas ir, ka ieslodzījumu vietu pārvalde norāda, ka ļoti daudz, kas jau ir, bet trūkst iestrādnes, lai tas būtu. Mums lielākais pārsteigums, piemēram, runājot ar kolēģiem ieslodzījumu vietās, mums bija projekts tāds, mums ir programma tāda, mums ir tas un tas, bet kadru mainība, cilvēku fenomens, sistēma, galu galā sistēma, vēsturiskā sistēma, bieži vien šīs lietas kaut kur pazūd. Viņas kaut kur pazūd. Un tad bieži vien nākas staigāt to tapu no jaunas. Mēs ko piedzīvojam, un tā ir ļoti pamatota mūsu komandas viedoklis, ka tikai pateicoties dažu cilvēku pašu iniciatīvai, kur strādā ieslodzījuma vietās, personiskam fenomenam, gribai, brīvprātības principam kaut kas notiekās.
Mēs nevaram to saukt par sistēmu, un tie daži, man ir jāsaka, ir mazākumā. To, ko es pats piedzīvoju, es biju 2 ieslodzījuma vietās, 2 gadus, tie cilvēki, kuriem un bieži vien kā tas praksē ir tie, kuri kaut ko dara, kas ar viņu notiekās, tie arī dabū vietē. Tā tas ir tiešām. Resocializācijas darbinieki, un es šeit runāju tīri kā sociālais darbinieks, kurš kaut ko zina no rehabilitācijām un korekcijām, resocializācijas darbinieki netiek izmantot resocializācijas pasākumiem. Un tā ir viena no problēmām, ko var identificēt ļoti skaidri, un atkal tie, kas kaut ko dara, tie dara parasti nevis pa minimumam, vai vidējam, tā ir parasti kaut kas virs. Tas ir, ja viņš kaut ko dara resocializācijā, tad tā ir ekstra, bet tā nav atkal tā ierasta. Ko mēs novērojam? Ir milzīga atsaucība bija uz projektiem iniciatīvas, kas liek domāt par to, ka sausais atlikums, kaut kāds materiāls, spēles, krāsas, sporta inventārs, ka tas ļoti veicina līdzdalību gan ieslodzījuma vietu pārstāvju darbiniekiem, gan arī pašiem jauniešiem. Tā kā, protams, bez tā papīra, no kā mēs to arī gaumīgi taisam, kas tiek nesanāks. Labā ziņa ir, ka ieslodzījuma vietas grib turpināt neformālu izglītību, un ja pagājušajā gadā mēs runājām, ka vajadzētu viņu identificēt ieslodzījuma vietās, tad otrā mirklī ieslodzījuma vietu pārvalde ir identificējusi un ir iekļāvusi gan stratēģijās, gan konceptos, dokumentos, tik ar to praksi. Jautājums ir, kā to iedzīvināt praksē. Varbūt tās, kas ir mūsu doma, neformālā izglītība skrien laikam pa priekšu, vērtības principu, un tur ir vajadzīga kaut kāda lielāka ieslodzījuma reforma, ko ar neformālo izglītību mēs nevaram panākt. Kā mēs dzirdam masu mēdījos, viss kaut kas notiekās. Šodien, starp citu, Rebaltika ir publicēts sprintis pētījums pie ieslodzījuma vietām. 2 nedēļas atpakaļ žurnālā ir diezgan atspoguļojošs raksts. Un šodien ir starptautiskā cilvēku tiesību diena, un tiesības sargs savā konferencē arī runā par vienu no lietām saistībā ar ieslodzījuma. Un vēl labā ziņa ir gan jaunieši, gan no nevalstiskajām organizācijām, gan arī ieslodzījuma vietās, un es varu runāt par savu praksi Rīgas centrāla cietumā, nāca, kā un teica, mums ir idejas, ko mēs varam darīt tālāk neformālajā izglītībā. Mēs gribam. Ja? Un viens no jautājumiem bija, kad mēs to darīsim. Tātad būtībā jaunieši pieņem. Jaunieši mēs domājam cilvēki līdz 30 gadu vecumam, tā kā lai jūs nemulsina tādā Eiropas kontekstā, joprojām tie ir jauni cilvēki. Latvijā mēs sakam līdz 25 gadu, bet tomēr mēs kā aģentūra arī rēķinamies, ka tie ir līdz 30. Tikai jautājums ir, kā to izdarīt. Kā varētu? Mums ir dažas fantāzijas par to, ka pievērst uzmanību jaunatnes likumam, arī ieslodzījuma vietās, jo mēs identificējam, ka jaunatnes likums īsti nav atpazīts ar visiem principiem ieslodzījuma vietu kontekstā jauniešiem. Man jāsaka, izņēmums laikam ir cēsis, kuri identificē, ka viņi ir ieslodzījuma vieta jauniešiem, tas ir atšķirīgi, bet ļoti daudz jaunieši no 18 līdz 30 ir vispārējās ieslodzījuma vietās. Piemēram, ko nosaka jaunatnes likums, jābūt jaunatnes lietu koordinatoram, jaunatnes darbiniekam. Šādi netiek identificēts. Ir izglītības pārstāvis, resocializācijas, bet jaunatnes darbinieks ar specifisku zināšanām, informāciju, metodēm pieejam. Un es domāju, katrā ieslodzījuma vietā šādam vajadzētu parādīties. Nodalīt un identificēt jaunatnes politika. Pašlaik ir tas, ka tomēr tas mainstreamings ir iekļaušanās pamatu plūsmā. Nodalīt identificēti jaunatnes lietu pasākumu. Nodrošināta pieeja jauniešiem viņu attīstībā. Tas, ko arī Agnese teica, ka viņiem jābūt atsevišķi identificētiem. Un nodalīt arī resursi, tā skaitā finanšu resursi. Ja, ko nosaka jaunatnes likums, ka jaunatnes politikai jābūt identificētai.
Vēl pāris idejas. Jā, ko es teicu, jaunatnes darbinieks. Neredzu pretrunas, kāpēc ieslodzījuma vietās nevarētu būt jauniešu klubi, jauniešu centri. Tā skaitā mums šeit bija fantastiska pieredze kā no pašvaldības jauniešu centri. Ieiet cietumos iekšā ar savām programmām, idejām, jauniešiem, metodēm. Dažās ieslodzījuma vietās tad būtu telpas tā kā, dažās, protams, tur prasās uzbūvēt jaunu, ja, cietumu, bet dažos ir, ja. Sadarbība ar pašvaldības jauniešu centriem, tā varētu būt varbūt tās tāda nacionāla politika jaunatnes jomā, kad, piemēram, Jēkabpils jauniešu centri, Madona, kas mums bija sadarbībā ar Jēkabpils Daugavpilī, veido šādus sadarbības tīklus, līdz ar to realizē kopīgus projektus, sadraudzības dienas, un, jā, kas arī, manuprāt, jūs arī vēlāk dzirdēsiet no prezentācijām, ļoti veiksmīgi jaunieši iet iekšā cietumā un jaunieši no cietuma, ja, kā veidojās šī sadarbība, un te varbūt tās ir tas vārds resocializācija, ja mēs skatāmies, ka vārds ir socializācija, prasa vienu un ņembūšanu vienam no otru. Kopīgi projekti, ja, projekti, manuprāt, ļoti motivē. Starpzonas jauniešu centru pasākumi, man tā vīzija bija, ko nozīmē starpzonas, ka neto īsti cietumā, neto īsti brīvībā, kaut kas, kad tā vide tiek mainīta kaut kādā starpposmā, kurā varētu tikt veidot šādi jauniešu centri. Un neformālā izglītība kā regulāra programma, kā regulāra sistēmiska programma, kura nepārtraukti tiek pilnveidot attīstīta valstīs uz jauniešu vajadzībām. Ja? Tas ir milzīgi atšķirība, kas ir starp šīm izglītības programmām, ka mēs zinām, ko viņas vajag. Šeit ir pretējais modelis. Valmieras cietumā, kur ir taņa, jā. Viņi, piemēram, izstrādāja projektu balstoties uz jauniešu vajadzībām. Jaunieši izstrādāja šo te projektu. Ja, kas nav tradicionāla praksa. Praksa ir, kā mēs izstrādājam priekš. Šeit parādās šie neformālās izglītības principi. Turpināt izglītot darbiniekus, mēs esam ļoti mazu cilvēku skaitu izglītoši, ļoti mazu. Un, protams, tā sistēma ir ļoti liela resocializācijas darbinieku, kas ir. Tā skaitā, manuprāt, būtu svarīgi, ka šiem darbiniekiem tiktu nodalītas tās birokrātiskās lietas un kļūt par resocializācijas darbiniekiem, nevis par cita veida darbiniekiem ar šo nosaukumu. Manuprāt, var iesaistīt neformālu izglītību formālās izglītības procesā, kas cietumā ir labi attīstīta, bet pielikt klāt. Jau no pagājušā gada mums bija doma par iespējamās misijas skolotājiem. Pašlaik es neesmu dzirdējis, ka tā praksa būtu aizgājusi, bet, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs, kur iespējamā misija ir dzimusi, tad tur viņi tieši sāka geto rajonos, izslēgtos skolās. Mums tā īsti vēl tur nav un identificēt šo jaunatnes politiku arī projektu veidā, un šeit mums ir no dažādām nozarēm pārstāvji, gan no Labklājības ministrijas, gan izglītības ministrijas, jaunatnes programmas, un tā tālāk SIFs, un tā tālāk, kuras varētu prioritizēt šo mērķu grupu. Jāsaka, šogad Erasmus+, pateicoties mūsu iepriekšējo gadu pieredzei, iekļaujošajā stratēģijā jauniešiem iekļāva šo mērķu grupu kā prioritāti Erasmus+ jaunatnē.